Jelgavas autobusu parka vadība veica pamatīgu darbu, lai ieviestu bezskaidras naudas norēķinu kārtību autobusos, kas atvieglotu ikdienu visiem, un beidzot risinājums tika rasts. Tā ir bankas sīkmaksājuma karte, bezkontakta norēķinu karte. Šādas kartes pašlaik ir ieviestas Londonā uz Olimpiskām spēlēm. Viņas ir ieviestas gan sabiedriskajā transportā pilsētā Londona, gan arī metro. Tūlīt pāries uz šīm sīkmaksājuma kartēm. Pirmā valsts, kur šādu karti ieviesa, ir ASV. Ar šā gada sākumu tas kļūst populārs arī daudz viet Eiropā, un no 1. septembra šīs kartes būs arī Jelgavā. Pagaidām gan tas attieksies tikai uz skolniekiem. Šim iemeslam būs vajadzīgs konts bankā. Tā būs personalizēta ar fotogrāfiju karte, kuras dizainu arī vakar apstiprināja domes sēdē, un no 1. septembra bērni kāpjot iekšā novalidēs bezkontakta šo karti, no viņas tiks noņemta nauda 50 centīmi, savukārt banka ar pašvaldību savstarpēji norēķināsies un pusi no šīs summas 50% seks pašvaldības budžets un 50% vecāki. Mazturīgajiem bērniem 100% atlaide, tādējādi pašvaldība seks visu braucienu. Ir noteikts arī šīm Eiropā sīkmaksājuma kartēm ir limits. Tas ir apmēram 20 eiro. Mūsu gadījumā pagaidām, tā kā tas ir pilotu projekts Latvijā, limits ir dienā 2 lati, tas ir 8 braucieni. Tas ir diezgan daudz, dabīgi vecāki un bērni izmantos tik bieži, cik viņiem tas būs vajadzīgs, bet par 9. braucienu dabīgi doma nemaksās šos 50% vai mazturīgajiem 100%, bet maksās vecāki vai arī bērns no sava konta pilnā apmērā. Bet katrā gadījumā 8 braucienu dienā tas ir ļoti